Tas sliktais ir tas, ka Jūrmala, diemžēl, dažādu iemeslu dēļ tika izsviest ārā no Eiropas fondu aprites šajā sadaļā, kas saucās urbānā prioritāte. Tur tika iekļauts visas lielās pilsētas un vēl dažas pilsētas, kopskaitā 15 pilsētas. Piemēram, Jēkabpils šajā periodā līdz 12. gadam ieskaitot saņems apmēram 15 miljonu latu finansējumu no šiem fonda. Jelgava pāri pa 25, manuprāt, citas pilsētas, Jūrmala tieši 0. Kāpēc? Nezinu, varbūt tāpēc, ka īsti nebija tā pareizās krāsas Jūrmalai, es īsti nezinu, man negribās varbūt tādus apgalvojumus izteikt. Formālais arguments bija kāds, ka Jūrmala jau atrodas ļoti tuvu Rīgai, un tad jau te man ir jautājums, ko nozīmē tuvu Rīgai. Vai Ķemeri atrodas tuvāk Rīgai nekā Jelgava? Nezinu, vajadzētu pamērīt, paskatīties. Ja? Otrs ir reizēm šis tuvums Rīgai, kurš tiek uzskatīts par ļoti lielu plusu, faktiski ir mīnus un bremzējošs faktors. Kāpēc, lai kāds atbalstītu Jūrmalā kultūras centru būvēšanu, teātra ēku būvēšanu un tā tālāk, viss taču tepat ir Rīgā, visi var aizbraukt uz Rīgu. Ja? Nav nevienam nerodas jautājumu, ka vajadzētu koncertzāli Liepājā vai Ventspilī vai Kuldīgā, viss ir kārtībā. Ja? Jūrmalā, jūs taču tepat pie Rīgas, priekš kam jums. Ja? Tā kā tas reizēm šis te moments, aizmirstot, ka Jūrmala faktiski, ja Rīgai īpašs status kā galvaspilsētai, tad Jūrmala faktiski ir vasaras galvaspilsēta. No iedzīvotāju, no turistu pieplūda, es jau minēju šos 4 miljonus, kas mums apgrozās pa vasaru. Jūrmalā tur viss ir pilns, mēs apkalpojam šos cilvēkus, apkalpojam faktiski visu Latviju. Ja? Bet mums tas tiek skaitīts par plusu, ka mēs esam tuvu Rīgai un tāpēc mums nepienākās tas vai tas vai tas. Es domāju, ka tā situācija nedaudz jāgroza. Tas ir jāmaina un Jūrmala sen ir pelnījusi saņemt arī savu daļu no tā, ko saņem arī citas lielās pilsētas.